kāda interesanta lieta, kas patiesībā man bija ļoti vērtīga un noderīga, un vēlos arī ar jums padalīties. Mīļie, padomājiet pie sevis, ar kādām domām, ar kādām sajūtām sevī jūs ejat gulēt. Par ko jūs mēdzat domāt? Kādas mēdz būt jūsu sajūtas pirms gulētiešanas? Vai tās, teiksim, ir problēmas, stress, ja kāda veida negatīvas domas, raizes, vai tās ir savādāk veida domas? Jo ar kādām domām, ar kādām sajūtām mēs ejam gulēt, ar tādām mēs arī pamožamies. Un nav brīnums, ka pamostoties mēs jūtamies noguruši, neesam mundri, moži, nav garstāvoklis, jo kādas ir bijuši mūsu domas ejot gulēt, un kādas ir bijuši mūsu sajūtas. Mēģiniet varbūt sevi pieradināt, pamēģināt pirms gulētiešanas kādu laiciņu veltīt, 10-15 minūtes, ja var ilgāk. Domāt par to, par ko jūs esat pateicīgi, kas jums ir jūsu dzīvē. Pirmā brīdī varbūt var likties, ka nav jau nekā daudz, bet ja mēs tāpat cenšamies un padomājam vairāk, ir tiešām ļoti daudz lietas, par ko mēs varam justies pateicīgi. Arī mazas sīkas lietas par to, ka diena ir izdevusies, par to, ka bija skaists laiks, par to, ka esam bijuši labi jauku laiku kopā ar draugiem, ar saviem mīļajiem, par veselību, par jumtu visu galvas, par to, ka mums ir ko ēst, par to, ka mēs esam nodrošināti, ka mums ir darbiņš. Ir ļoti, ļoti daudz, par ko mēs varam justies pateicīgi un pateicamies par to. Un tā katru vakaru pirms gulētiešanas veltīt kādu laiciņu pateicībai, jo pateicība, mīļie, ir ļoti, ļoti spēcīga, ļoti pozitīva emocija, un tā var paveikt lielus brīnumus mūsu dzīvē. Tā var mainīt arī mūsu ikdienu, mūsu sajūtas, mūsu domas. Un šeit darbojās likums, kādas domas mēs sūtam visumā. Tādas lietas visums mums dod vairāk. Ja mēs domājam par problēmām, stresu, satraukumiem, tad visums mums vēl vairāk sagādā tādas situācijas, tādas lietas, par ko stresot, par ko domāt, par ko raizēties, ko pārdzīvot. Ja mēs visunam dodam ziņu, ka mēs esam pateicīgi par to, kas mums ir, par to, par vēl kaut ko, liels saraksts, par ko mēs esam pateicīgi. Tad visums mums dāvās vēl vairāk lietas, par ko mēs būsim pateicīgi. Tā tas darbojas, mīļie. Un visspēcīgākās, vispozitīvākās emocijas ir pateicība un mīlestība. Tā kā mācīsimies būt pateicīgiem par to, kas mums ir. Mīlēt to, kas mums ir. Būt priecīgiem par to, kas mums ir. Lai visums saprot, ka mēs mākam priecāties, mēs mākam pateikties, mēs mākam mīlēt to, kas mums ir.